Jānis jāja gada apkārtot, ja jāņa vakariņu līgo, atjā jāņa vakariņu. Kā ir katru gadu, arī šogad Rīgā notiks Līgo svētku pasākumi, gan 11. novembra Krastmalā, gan arī Dzeguškalnā. Ikvienam rīdzniekam, tāpat arī pilsētas viesiem tiek piedāvāta plaša svētku programma, kas ļaus sajust īstu vasaras saulgrieža atmosfēru. Noteikti Rīgā var sajust vasaru un sajust saulgrieža atmosfēru, jo dārzi, parki patiešām ir ziedoši, zaļi, ar skaistiem ziediem, ar jauniem rotājumiem. Mēs esam padomājuši par to, lai pilsētā ir arī īpašie Līgo svētku noformējuma elementi, ir plakāti un reklāmas stendi, kas aicina uz mūsu rīkotajiem pasākumiem. Tā kā Līgo ir dabas svētki, dabas pilnbrieda svētki, tad noteikti ir jābūt vainagam vai arī Līgo ziedu pušķim, pļavu pušķim, rudzu puķēm, vasaras ziediem. Jebkura pļavas puķa, jebkurš zieds ir Līgo zieds, kas žied šajā laikā. Tā kā iespēja savam pušķim ir ļoti daudz, un tāpat arī ugunskurs, kas attīra mūs no enerģijām, kuras nav tik vajadzīgas un dod spēku. Arī ugunskura rituāls ir ļoti svarīgs. Un abi Rīgas lielie pasākumi piedāvā šo iespēju. Tradicionālā līgošana Dzeguškalnā, kur tautas tradīcija garā gan grupa Īļģi, gan arī danču klubs un vēlāk naktī Zaļuma ballē arī mūzika. Tur visur varēs izjust autentiskās saknes un tradīcijas. Jāņu vakarā 23. jūnijā esiet aicināti saposušies ar Jāņu zālēm rokās, vainagiem galvās. Dzeguškalna estrādē, Dzeguškalna pakājē Pārdaugavā. Jāņa māte būs Zoja Heimrāte, Jāņa tēvs Edgars Lipors. Auļi, Rikši un Ilģi dziedās, dancos un veiks dažādus Jāņu nakts rituālus, līdz pat rīta gaismai, līdz saules lēktam. Krastmalā viss ir gaidīti jau no 5 vakarā, kad Krastmalā skanēs mūzika, un pasākumu vadītāji iepazīstinās jūs ar dažādām tradīcijām un rituāliem, kas latviešiem ir raksturīgi Jāņos. Jūs varēsiet nobaudīt kaut ko garšīgu mīlestību sātā, iedzert pirmo alus kausu. 8:00 skatos priekšā. Speciāli jums būs sagatavots deju kolektīvā Līgo priekšnesums Īsi bija Jāņu nakts, kas ir labākās deju kolektīvu dziesmas un īpaši dejas, kas ir veltītas Jāņiem. 21:00 būs ielīgošana kopā ar postfolkā grupu Pērkoņu vīrs, un 21:30 sāksies uzvedums reizi Jāņu naktī. Mēs mēģināsim Jāņu naktī izstāstīt stāstu par 3 mīlētāju pāriem, un mēģināsim visu šo stāstu izstāstīt tikai un vienīgi ar maestro dziesmu vārdiem. Dalībņiem tādi visiem zinām mākslinieki kā Agnes Rakovskā, Daumans Kalniņš, Ieva Krēvica, Kristaps Rasims, Olga Rajecka, Normans Rutulis, Aija Andrējeva, un uzveduma laikā, protams, arī tradicionālā ugunskura aizdegšana. Savukārt pēc uzveduma par lielisku Zaļuma balli rūpēsies Kristaps Krievkalns ar solistiem, Mātiņu Ruski, Modri Laizānu un Gintu Krievkalnu, un kāda ķimenīte uz Jāņu sieru. Varētu būt Rīgas Zaļuma balla no 3:00 ar grupu Apveceļš. Līdz 4:30 visiem ir jāvar izturēt, tā kā lūdzu laicīgi plānojiet savus spēkus, laicīgi plānojiet savu enerģiju, pirms 4:30 neviens mājās iet nedrīkst. Kas man patīk Krastmalā? Tā Krastmala pārvēršas par tādu oāzi. Ar ugunskuriem, ar cilvēkiem, ar vainagiem, viss, kas Jāņos piedien, protams. Un līdz ar to viņš paliek par tādu tiešām kā maza zaļa sala pašā Rīgas centrā. Mēs dzīvojam tādā unikālā vietā Latvijā. Mums ir iespēja izbaudīt visus gada laikus - ziemu, pavasari, vasaru, rudeni. Un vasara, tas ir pats skaistākais gada laiks droši vien, kad viss plaukst un zied. Un mans novēlējums ir patiešām sajust vasaras pilnbriedu, sajust vēju, sajust skaisto gaisu, sajust svaigo zāli, izbaudīt un uzsūkt sevī šo sajūtu visam gadam. Priecīgs Līgo visiem, patiešām priecīgs Līgo! Pilna svētku programma pieejama interneta vietnē www.kultura.rīga.lv. Ielīgošanas un Līgo svētku pasākums atbalsta Rīgas doma, Rīgas domas izglītības, kultūras un sporta departaments. No Rībzemē atjājoti, noskan pieši nolecoti Līgo, noskan pieši nolecoti.